mūsu gids vietējais Nike jakā, kas mūs pavadīs tālāk uz auto mašīnīte. Te mums čālis tuviņas sarakstīs papīrus viss. Tā mums ir Dacia, Sandero. Jā, I know, kā good. Forši esot. Viss izskatās labi. Šādi izskatās Marakešas centrālā stacija. Laukums. Ir pievakare. Dosimies tālāk uz nākamo pilsētu. Uz galvaspilsētu. Pilsētā Rabata. Tieši pie pašas vecpilsētas. Šeit lūk auga skaisti daudz palmiņas. Šeit vietējie čaļi vestītais tie, kas prasa naudiņu par pārkingu. Nu un dosimies iekšā tagad Rabatā. Pārkings maksā par stundu 5 dirhamas vai 10 dirhamas par 2 stundām. Rabatas vecpilsētā. Šeit tādas paplašas ielas dažas ir. Turistu praktiski nav, kāds vietējais te staigā. Skaists mājas, balts, viss ļoti sens, vēsturisks. Un turpinām ceļu pa šīm ielām. Šeit tādas skaistas koku dūris ar lielām tādām naglām, saucās Guest House. Ļoti skaisti krāšņi, seni akmens kalumi. Milzīgs senas duris izskatās tādas ar kārtīgiem pūkalumiem. Un tā mēs te virzamies pamazām uz priekšu pa šīm ieliņām. Turpinām virzīties pa ieliņām. Skaisti motocikli ar milzīgām riepām. Ieliņas krustšķērs viena uz vienu, pusotras, tur visos virzienos, visādas ielas. Grūti noorientēties, kur un kas ir. Bet viss ir taisīts tāds vienkārši ar milzīgām kniedēm duris, akmens izgrebti dažādi. Tad ir dažādas koku konstrukcijas, kas izskatās ļoti grezni veidotas. Bet pārsvarā lielākoties viss ir pa vecmodīgo, pa prasto. Bet te pašā laikā ļoti skaisti un patīkami. Šeit auglīšus tirgo, dažādas ēstuves. Bulciņas, kūciņas, vietējie ēdieni. Kafūzes vietējais. Tā. Tas ir skaņš taisa, bulciņas skaisti. Wow. Un šitā te ātri uzmīts, un tas ir cik viņam skaisti sanāk bulciņas. Turpinām ceļu pa vienu no plašākajām ielām, kas vecpilsētā redzamas. Šeit atkal skaisti akmens kalumi, ēkās, šeit vietējie karogi. Virzamies tālāk uz pili, mūra nocietinājumu, kur redzam lielgabala stobrus. Jūras virzienā, pareizi sakot, okeāna virzienā, gar sena cietokšņa sienu. Tās liecības par kaut kādu aizsardzību sensenos laikos, un tur iekšpusē izsāt ļoti skaists dārs. Šeit ir tāds skaists botāniskais dārs, kur it kā aizliegts ir viss kaut kas, gan tā skaitā arī filmēšana aizliegta, bet mums apsargs atļāva. Pilni koki ar apelsīniem un dažādiem augļiem. Tātad šī cietokšņa iekšpusē atkal ir lielgabali, skaisti sakopts ar zaļumiem un dažādām krāsām. Skaisti tajā iekšējā cietoksnī izskatās pēc privātajiem apartamentiem, mājiņām. Skaists puķītis salikts. Šeit tirzniecības vietiņa. Tirgo dažādas flīzītes ar dažādiem uzrakstiņiem, cipariņiem, paplātītes, krūzītes, trauciņi, ļoti krāšņi, skaisti. Izcili. Šeit vietējā kafejnīca, priekš turistiem. Vecais mūris, cietoksni, nocietinājums. Un tai pusē jaunā pilsēta. Tad iekšējais dārs, parks.
skaistām palmām. Visur čivina putniņi. Ļoti daudz zaļumu. Tur lūk kokos aug apelsīni. Tā vismaz izskatās, vai citroni. Un tur ir muzejs, kurā ir maksu. Ļoti skaisti krāšņi dārzi. Šķiet, rozes varētu augt. Nu, skaisti, tiešām skaisti. Patīkam viss sakopts ar seniem kokiem. Koki ir ar apelsīniem. Es ceru, ka tie ir apelsīni. Ļoti skaisti krāšņi bruģīši. Viss ir ar akmentiņiem izrotāts dārzi. Šitie vairāk izstās pēc citroniem. Un tas viss ir 31. decembrī šeit, Āfrikā, Marokā. Kaķēni rotaļājās pa krūmiem. Kas šitie ir tādi palmas, vai ne palmas, kad vairāk... Nu jā, droši vien kaut kas palmveidīgais, milzīgi koki. Ļoti skaisti un krāšņi. Tas ir banānu koks, reku banāni. Tur aug vesels kaudze banāniem un šeit ir vēl. Wow! Jāatbrauc būs pēc nedēļas, tie būs nogatavojušies. Tātad šeit tālumā Burj Khalifa izskatās. Šeit mums viens vietējais puisis parādīja, ka viņa vienīgā māja esot ar zili krāsotāju, jo pārējais viss esot balts. Lai gan kādas turisma aprakstos mums bija rakstīts, ka būšot kaut kur zilā krāsa. Šī ir viņa vienīgā zilā siena šajā pilsētiņā Rabat. Uz vecpilsētas cietokšņa malas, mūra. Šeit ir kāds līcīts ar gaišu zilu ūdeni. Kaut kamerā nevar saskatīt. Tur ir jaunā pilsēta, nu arī apkārt ir mūris. Tieši mums taisni priekšā ir Gibraltārs, taistā tornīša. Šeit vietējie čaļi spēlē futbolu. Pludmalē. Un šeit ir Atlantijas okeāns kreisajā pusē. Iesim pasies, kā tas izskatās. Atlantijas okeāna krastā, uz Rabatas pēcpilsētas mūra sienas. Apakšā šeit redz šaujamie, kas nodrošina drošību senos laikos pret iebrucējiem. Šajā līcītī lejā cilvēki spēlē futbolu. Daži pat peldās pilnīgi kaili peldbiksēs, lai gan nav ārā laiciņš, diezgan pavēsis. Tur sērfo cilvēki. Šeit apakšā ir sērfošanas kantoris, kur izīrē visādas dēļas. Un tur tālumā mēs redzam kapiņus. Fantastiska vieta. Atlantijas krastā galerija. Atkal pie tā mūrā ēkas ar ļoti skaistiem smilšakmens grebumiem izveidotas arkas un milzīgi lielas duris, koka duris ar milzīgām kniedēm un eņģēm. Pirmo reizi mūžā redzu tik milzīgi lielas durvis. Nu, augstums te izskatās kaut kādiem 7–8 metriem. Iespaidīgs skats. Šeit iekšā ir galerija ar milzīgām ārkām, velvēm. Wow, skaisti. Lūk, šādi izskatās marokāņu Rabatas iedzīvotāju kapsēta Atlantijas okeāna krastā. Šādi izskatās Atlantijas okeāna vāka. Viļņi. O, cilvēki tur sērfo reku tālumā. Sērfotāji. 4 gabali. Ķer vilni.
Opa, o, kā forši čaļi laiž pa viļņiem. Nu, viļņi ir superīgi, ko jūs tur bremzējat? Fantastiski viļņi. Ej, tev no izcili. Man šeit patīk. Šeit tiešām ir laba vieta priekš sērkošanas. Šeit tiek veidots kaut kas moderns. Vai tie būs restorāni, kafejnīcas vai veikali vai sērfu klubi, kaut kādi jaunmodīgi moderni cietokšņi pakājē. Šeit tā pilsētas vide. Šeit fantastiski futbola laukumi, rotaļlaukumi bērņiem. Un tur tālumā cilvēki mācās sērfot. Pilns tādiem maziem skaistiem līcīšiem un veciem mūriem. Šeit bāka. Man ļoti patīk ūdeņi un viļņi. Tas izskatās lieliski. Baudāmi. Dabas veidojumi. Akmens. Tāds kā klints. Ļoti skaisti. Šeit varētu pavadīt daudz laika. Vienkārši staigājot, atpūšties, sēžot un baudot. Brīžiem viļņi uzsit milzīgas šļakats. Wow! Iespaidīgi, wow! Man patīk. Te uz visām pusēm, visās pusēs ir šļakats. Tik skaisti, kad ūdens pārvēršas no zilās krāsas pilnīgi gaigi spilgt baltās šļakatās. Iespaidīgi. Baudāms skats, milzīgi viļņi, kas triecas pēc vulkāniskajiem izdaģiem. Fantastiski. Ļoti baudāms skats. Tie viļņi triecas uz priekšu, apakaļ, daudzīdam tās akmens klintis. Nu, ķeram vilnī. Vilnī, kur tu esi? Vilnī, mēs esam šeit. Nāk. Bums! Wow! Nespēju noķert, cik viņi daudz visās malās te triecas un šļācas un šļakatojas. Nu būs! Wow! Iespaidīgi. Pašā ieliņam ieraudzījām tad nelielu uzrakstiņu. Skaistām durīm. Izrādes ēstuve. Iesim iekšā. Atkal koku duris ar milzīgām kniedēm. Wow, kādi skaisti griesti. Ļoti krāšņi. Greznojumi, šeit pakāpieni. Man šeit ļoti patīk. Šeit gan ir ļoti tumšs. Telefons ļoti skaisti atspoguļotās gaismas un krāsas. Fantastiska lustra. Dažām krāsām. Tātad šeit ir ēstuvīte. Wow, cik krāšņi. Šeit tiešām ir skaisti. Cik es saprotu, tātad šeit mēs noteikti pusdienosim. Ļoti skaisti. Šeit bērnu galdiņš, mazākiem krēsliņiem. Vietējais kafužņiks. Ļoti skaisti, ļoti krāšņi un grezni. Mierīga mūzika, tad ļoti zemi krēsliņi un galdiņi. Iesim ievērtēt otro stāvu.
skaisti līzētas kāpnītes. Zelta krēsli. Skaisti rotāts skāpis, kā ģitāra, mūzikas instruments, līdzīgi ģitārai. Pāris gleznas. Tradicionālās kaut kādas dējas. Ļoti skaisti kokgriezuma mēbeles, durvis. Šeit viss izskatās ļoti sens un vēsturisks. Tāds skats no otrā stāva uz lejas ēdam zāli. Tādas mazas šauras durtiņas un skats uz točiņu ar lieliskām flīzēm. Jā, šīs mūsu pusdienas. Vai tie salātiņi? Jā, mēs te salikām mazliet šīs salātiņas. Tā, skaisti. Māla bļodās pasniegta pīle ar olīvēm. Viss mutuļo un ārās. Skaisti. Mums ir saldais ēdiens. Skaisti tur šķīvīšos. Viņš saucās zuhāri. Thank you, madam. Thank you so much. Rozes. Mint? Esam pie Hasana torņa tūmā. Šeit ir tāds ļoti milzīgs mūsdienu debeskrāpja veida ēka, kā mēs sakam Burj Khalifa. Rabats centrā pie Hasana torņa. Šeit goda sardze ar zirdziņiem skaistiem. Hasana tornis. Un šeit ir veidots bijis plānotais lielākā mošeja Marokā ar 400 kolonām savulaik, bet no tām ir palikuši tikai 250. Izskatās, ka ir tāds trūplaku laukumi tieši paša torņa pakājē. Tornis tāds iespaidīgs, es pat teikt milzīgs. Ir Āfrika veči. Tā ir Āfrika. Zaļākā Marokas daļa, jā, tā pareizi būtu teikt. Pilns ar palmām, skaists, gaišs toņos ēkas. Parks. Arābu valodā to pašu. أشهد أن لا إله إلا الله. Tagad notiek lūšana laiks, tur iekšā turistus nelaiž. Turis ir veidots no metāla, misiņš vai kas tam līdzīgs.
Viss ir ar skrūvītēm saskrūvēts, un katra skrūvja vieta ir ievīlēta tajā metāla katrā stabiņā, stienītī. Grande dozer, ja, die is zo